Kino raidījums Stopkadrs. Radio Capital FM un telekanālā Pro100. Vislabākās filmas, vislabākie viesi, aktieri, režisori, eksperti un aktualitātes kino raidījumā Stopkadrs. Ciemos šoreiz mūziķis Inters Busulis. The jazz rap. The jazz rap. Yeah. Tā, mēs sākam. Come on. Nodrīgi informācijas Right here. Ladies and gentlemen, welcome to the running life. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Say 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Say 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Kino raidījums Stopkadrs. Nu, man bija aicinājums, lai mēs šorītu un arī šo vakaru sākam tādos iestros ritmos. Ļoti atraktīvi un ļoti jautri. Nu, protams, kā ierasts. Jā, Ilza Kļaviņa un Diana Saule Capital FM ēterā kino raidījumā Stopkadrs. Sveiciens visiem un iemesli ir ļoti, ļoti daudz un dažādi, kādēļ šodien jāsāk iestros ritmos. Varbūt sāksim ar to, ka šajā nedēļā ir sportiskās aktivitātes mūsu gaisā virmo, gan pirms, gan pēc lielā Nordijā pasākuma. Tas ir viens. Otrs, Diana, mēs nevaram noklusēt par to, ka, nu, jau ir kā gads riņķī, kā mūsu maratons ir noskriets Un līdz ar to mēs sveicam gan sevi, gan, protams, visus tos, kas gada garumā ir bijuši kopā ar mums. Un trešām kārtām mēs gaidām arī skrienam pie mums mūsu viesi. Ak, Diana, kā lai es vadu šo raidījumu ar šo viesi? Pasaki man lūdzu, tev būs man ļoti jāpalīdz. Vai nu man ir tā kā jādabū pierunāšanas, jo es būšu man samulsis un klusēšu, vai nu tieši otrādāk tev būs jāceņš man aplusināt, jo man būs tik daudz jautājumu šim raidījumu viesim. Kino raidījums Stopkadrs. Sadarbībā kultūras bārs Sapņu un kokteļi. Čau! Ilza. Tas jūs katru dienu 7 stāvus, ja? Jā, mēs katru dienu. Čau! Man nav tāda, es nevaru to atļauties. Tā kā droši es Es nezināju, ka vecādi televīzijas ēka. Jā? Bet es tieši gribēju, es gan skatījos gāju uz tirdziņu, vai ne? Jo es ar mašīnī pastāju tikai Fēniksiņu. Mēs īstenībā ciņai tikai tas, kad es biju mašīnā stājis. Nopirkšu rakstā iejotināt. Un nebūs jāpērk. Godu vārds. Nu, mēģini, nu mēs jau zinājām. Vienkārši tādā veidā mēs gribam paust savu cieņu. Paldies. Ir ļoti tiešām mazliet tāds aizsmukumiņš, bet tas ir normāli. Svētdienas rītā pat ļoti derīgi. Eksperts studijā! Jā, sveicieni kino raidījums Stopkadrs un, nu, beidzot mēs arī sagaidījām šobrīd Capital FM studijā Inters Busulis. Sveiciens un Interijā, kā tu jūties? Labrīt. Un labvakar. Jā, arī tas. Arī. Jūtos brīnišķīgi, es atvainojos, ka nokavējos, bet cilvēki nodarbojas ar sportu, un tas ir ļoti labi. Un sporta dēļ, dēļ citiem sportistiem, es arī tādējādi nokavēju šodien. Piedodiet, ja, dāmas. Nē, protams, ka mēs akceptējam to, jo kas ilgi nāk, tas labi nāk, un tāpēc sāksim arī justies, pavisam mierīgi, ja? Es atvainojos, es nebūšu nekāds baigais kino speciālists, ja? Kā, nu ne? Es tik pastāstīšu par to, ko es redzēju. Lieliski. Bet pirms tu pastāstīsi par to, ko redzēji. Pirms, Diana, es nezinu, laikam man lampu trūcis, varbūt tu kaut ko vari pajautāt. Paldies par maipuķītēm, starp citu. Interam uzdāvināja maipuķītes. Es gribēju tieši iet pirkt viņas. Tieši gāju gar tirdziņu, jo es jau nezināju, ka iela sākās, teiksim, no tās pusītes, ja? Vairāk. Un tad es aizgāju līdz ielas galam un tur tā smaržoju un meitenes uzdāvināja. Paldies, dāmas, vēlreiz. Tiešām paldies. Lūdzu. Klau, Inter, bet ja tev tomēr vajadzētu tā formulēt tādu kā iedzienu tu un kino, ko tu šajā sakarā pateiktu? Tu. Es esmu uz tu. Tas kino. Ir labi. Tas jau ir labi. Jo es eju uz kinoteātri ar dārgās, ar bērniem, kā kur es sanāk. Un arī mājās es skatos, un arī mēs tad
Tur bija tāda iespēja ienomājam tajā televizorā, ja, šo to piespiežot podziņu. Un tagad mēs dārgās esam aizrāvušies tādu seriālu vienu, ja, pazudušie. Aha, Lost, jā. Esam tikuši jau līdz 3. sezonas 6. sērijai. Tā kā, bet es esmu redzējis ļoti, ļoti daudz filmas, es pat nezinu, es nezinu, Kuru filmu neesi redzējis? Jā, es esmu redzējis ļoti daudz filmu. Tad ir jautājums, vai šo filmu, ko tu iepriekš minēji, ka esi jau noskatījies, tu biji redzējis pirms, vai tu noskatījies tieši pēc mūsu aicinājuma? Es viņu biju kaut kad redzējis, tad, kad es biju vēl ne bērns, bet jaunieklis vai arī jaunāks nekā tagad. Redzēju šo te filmu, jo tajā laikā tas aktieris bija mega populārs, kas par to filmu laikam mēs mazliet tālāk tagad runāsim par Tauto galmi. Man jau gribējās teikt, ka tas ir kā katalizators tam, ja jau šo filmu bija redzējis, nezinu kādā sakarā, kas ir diezgan tāda neordināra un varētu teikt pat reta, neskatoties savu popularitātu un atzinību, tomēr tā saudabīga, un es domāju, ka nekurš katrs viņu redzējis. Pat ja šo filmu esi redzējis, tad tu noteikti esi kinomāns, ja es tā varu teikt. Jā, bet tas viņa tāda forša tāda bērna, es pat gribētu teikt filmu. No vienas puses, tur tomēr Lelijas darbojušās personas un tā tālāk, un man arī patīk tas, ka tur nav kompjūters. Mēs nesaucam vēl filmu, ja? Nē, filmu nesaucam, bet ļoti... Es jau aizrautīgi sāku klausīties. Ļoti labi ieintriģēja, jā, tieši tā, kompjūters netika izmantots. Jā, tas bija pārāk sen. Tas bija, tomēr 80. gadi, un šajā sakrā es varu minēt vēl vienu filmu, kur tēlē tieši tas pats aktieris, ja? Dārgā, es samazināju bērnus, ja? Jā. Bija taču tā filma. Arī 2 vai 3 gadi pirms vai pēc tam, un tā man tiešām ļoti patika. Un varbūt aiz tā, ka tas aktieris arī tur darbojās, mēs toreiz vēl strādāja tāds tā kā video nomas, ja? Iespējams arī, prasīts video nomā, vai jums nav kāda filma ar lūk šo te aktieri. Ja? Tas tam brīlītam, tās filmas, kā tu sauc, mīļā, es pamazināju bērnus, tu kādreiz gāju uz video nomām un nomāju filmas uz vēla paraušanu, ja? Gandrīz vai, ja ne katru vakaru, katru brīvdienu pa 3 kasetēm noteikti noskatījās, vai ne? Un jā, šis bija tas gadījums, jā, kad varbūt nomā tika paņemta šī filma. Super, un tad vai šajā visā lielajā klasā, Diana, mums ir jābeidz, vai varam vēl top 3? Paspēsim, ja? Jautājums ir par top 3. Kādas ir tavas mīļākās filmas? Es zinu, ka tādas noteikti ir daudz, bet lūdzu. Es nezinu, par top 3, tas atkarīgs no noskaņojuma, protams, vai ne? Man ir tās bravarīgs noskaņojums, bet nav jāsaliek pa vietām, ja? Nē. Tas ir tikai tā. Es nezinu, es tagad iedomājos... Nepriecājies par ātru. Jā. Es tagad to vienu filmu, ko es iedomājos visu pirms, ja? Varētu patikt gan lielajiem puikām, lielajām meitenēm, ja? Tas ir Termopīla kauja. 300, ja? Pat es esmu redzējusi. Tas tiešām ir skaisti. Ļoti skaisti. Protams, par kompjūtera grafiku tu vispār nav runas, bet arī tāds sižetiņš un forša kauja, vai ne, un skaisti izskatās. Pirmo reizi dzīvē, šajā filmā es redzēju, ka skaisti nokrīt kāja vai nokrīt galva, un ka tas tiešām smuki izskatās, ja? Vismaz smukāk nekā nedēļas filmā. Atļaušos jau savu... Kas bija nedēļas filma? Redzēt, jūs skatījāties vecāko versiju, bet tur kājiņas krita, tas nebija tik smuki kā Termopila kaujā, un tad šajā gadījumā datora grafika tomēr ņem virsroku, lai tas būtu mazliet humānāk. Un tas tēma... Jā, un tu bija tad skaisti ķermeņi, vai ne, meitenēm, kas varētu patikt. Arī starp citu puikām, vai ne? Un tā tad top 3 varētu... Es nezinu, kāpēc es iedomājos par krustēm, es nezinu, kāpēc. Mēs arī nezinām, kāpēc, Sinter. Godvārds, es tagad kaut kā neskapēc. Vai tu āksties? Nē, jo es iedomājos tagad tikai par to filmu. Tāpēc, ka varbūt iespējams, ka es jau kaut kā mēnesi jau augstu viņu atkal noskatīties vēlreiz. Tāpēc iespējams es iedomājos par šo te filmu. Bet tā ir laba filma, jā. Bet tā ir tiešām laba filma. Jā, neskapēc. Man tās 3 vai 4 stundas nebiedēja, vai ne? Viņu skatoties. Tā, un tā bija otrā filma, jā? Un tad numur 3.
Nē, Bet viena no tām trijām. Ir vēl visādas guda vārds. Es nezinu, es tagad saucu tikai tās, pa kurām es iedomājos. Labi, tad varbūt pietiks ar šīm 2? Nē, es jau varu nosaukt kaut kādu, 3, teiksim, pa kurām es tagad iedomājos, ja? Es nezinu, kāpēc tagad vakar bija muzeja naktīs, rādīja vienā kinoteātrī Avataru, vai ne? Es labprāt noskatītos Avataru vēl vienreiz. Bez problēmām. Pa 3D, tagad es noteikti aizietu uz Titaniku, vai ne? Vēlreiz. Es aizietu, teiksim, es nezinu, baltais kaķis, melnais kaķis, vai es aizietu uz tik daudz filmām, ka es labprāt viņas redzētu atkal. Kad tik laiks pietiktu, jā? Kad tik laiks pietiktu, un man ir tiešām ļoti, ļoti liela filmu kolekcija mājās, un jā, kaut kā šitā meitenes, ja mēs tīri pa kino. Pārliecinoši īstais cilvēks mūsu studijā. Sapņu kino kluba nedēļas filma. Jā. Jā. Un filmu mēs vēl neminējām. Neminējām gan. Kinoraidījums Stopkadrs sveicienu visiem gan rītā, gan vakarā, un šajā nedēļā mūsu viesos ir Inters Busulis. Labrīt, tas labdien. Un labvakar. Un labvakar, jā. Nevar jau saprast. Mēs slēgtā telpā nevar jau saprast, vai ne? Vai tas tik nav filmas iespaidā, jaunieši? Un noteikti filmas iespaidā ir arī šāda telo kombinācija www.suk.lv, kur sadaļā Kinoklubs mēs vienmēr varam jau laikus redzēt, kādu filmu tad būs skatām šajā trešdienā. Tad šajā trešdienā būs skatām Franka Oza 1986. gadā režisētā kinolente ar nosaukumu Mazais šausmu veikaliņš. Varbūt tāpēc mēs nezinām, vai rīts vai vakars. 23. datumā mēs ejam 7. vakarā uz šausmu filmu, bet tomēr negluži. Es atļautos jau izplūst emocijās, bet to nedarīšu, prasīšu to darīt Interam izplūst emocijās par šo filmu. Es būšu godīgs, ja? Bet neskarbs. Labi, skarba būšais, bet tu vari būt godīgs. Es neesmu tāds īsti tāds mūziklu, teiksim, kino formāta piekritējis. Es varu aiziet uz teātri, teiksim, uz mūziku, vai ne? Es varu aiziet paskatīties kaut kur telpā. Ir nozīmīgi mūzikls, bet kino mūzikls, jā, tas kaut kas tāds, kas nav gluži priekš manis, ja? Es gribētu teikt. Tas ir kino, tu, kur visu laiku dzied un tā, un kaut kā tam. Kāpēc nē? Man nav ne jausmas. Vienkārši nē. Jā, man vairāk patīk tāda kā drāma, vai ne, kur cilvēki runā. Un kaut kā tā. Kad filma ir filma, nevis mūzikls. Kā tev iet, un tad tādi man iet labi, un tas man kaut kā... Klausies, Diana, man liekas, ka Inters biedē, un nezinu, vai cilvēki gribēs iet skatīties šo mūziklu. Kāpēc? Tur ejiet noteikti ar bērniem. Ar bērniem, Inter? Pasarg Dievs! Kā mūsdienās, ko tik bērni nav redzējuši jau 6 gadu vecumā, bērni ir redzējuši jau internetā ārprāts, ne tikai to, šis pat ir tāds, šis pat ir tāda mīļa izklaide, un pat nav lāga pat ir šausmīgi, jo tur taču ir lēlīte, un bērni ļoti labi zina, ka tā ir lēlīte, un viņi tur forši, tad tur tas zobārs iedo pamuti, un tas bija... Tas ir tā puķīte, grib ēst, un tas ir diezgan dabiski, ka... Asinis, viņu bāro, un dzīva būtne. Viņš pat nepalika bāls, un cik tu viņam vajadzēja. Tikai visus pirkstiņus izdursti, un tad ar tādiem 5 plāksterīšiem staigā. Vismaz tajā versijā, ko skatījāmies mēs. Jā. Starp citu, asinis ir laba lieta, jā, veselīgs. Mainīt tik pa laikam, vai ne? Tas ir tikai labi. Gan sirsniņa strādā un attīrās organisms. Labi, man ir 2 piebildes. Tad pirmā ir tāda, ka, laikam katrai lietai ir šīs 2 vai pat entās monētas puses, kad var paskatīties gan no labās, gan no sliktās puses, un jūs paskatījāties no tās puses, no citas puses nekā es, tas ir viens. Un otrs, jā, kā jau tikko dzirdēju klausītāji un skatītāji, ka šī filma ir vairākās versijās, un viena ir vecāka, 60. gada filma, ko redzēja gan Inters, gan Diana, un otra ir šī 86. gada filma,
Nezinu, vai tā ir tā pati, ko jūs redzējāt. Man liekas, vienkārši šausmīgi. Vienkārši šausmīgi. Redzēji kā, redzēji kā. Vienkārši šausmīgi. Es neko nevaru piebilst. Bet konkrēti mēs runājam tātad par šīs trešdienas kinovakaru Tur sapņos un kokteļos, un mēs skatīsim Franka Oza 1986. gadā režisēto Little Shop of Horrors, proti mazais šausmu veikals. Runā pāri Dianai, neklausies, ko viņa tur runā. Viņa tur runā, kas viņai jārunā. Es taču ciemiņš, man taču saimnieki jāciena. Jūs ko? Jūs taču es te vienreiz uzkāpu 7. stāvā. Mēs katru dienu kāpjam. Jūs katru dienu kāpjat, tā kā visu cieņu. Visu cieņu arī nākamajai kompozīcijai nedaudz veldzēsimies mūzikā. Nē, labi, veldzējamies mūzikā, pēc tam pastāstam. Tiešām, kad. Kino raidījums Stopkadrs. Gāja tik jautri, kas notika ar fonu. Tik jautri gāja. Kā redz, kā mūsu viesis pamana fonu pat redz. Es jau barojos, ne tikai es vai ne tur dodu vai ne, vai kaut kā tā mūzika, es arī pats jau es arī barojos no tās, vai ne. Ja mēs runājam par mūziku, piedod, ka es to pārtraucu, vai drīz nē. Drīz pārtraukšu. Jā, pārtraukšu. Kino raidījums Stopkadrs. Un viesos Capital FM studijā šobrīd ir Interes Bustols. Lūdzu, vārds jums. Labi. Ja mēs tieši runājam... Jā, vai nesapulsām? Ja mēs pieskaramies mūzikai, tad konkrēti par šo te filmu var teikt tikai labus vārdus. Kā skanēja jums, man jautājums? 60. gada versijā. Ļoti labi, nebija man baigi tik labas tās austiņas. Ne 60. Jā. Ne, es par šo te konkrēti arī mazliet pastāstīt, jo es redzēju tur fragmentiņus un paklausījos tur MP3, vai ne? Un tā tālāk. Un nebija man tik labas austiņas kā šeit, vai ne? Un tik labi es nedzirdēju. Es dzirdēju vēl sevi. Vēl sevi. Un tad es šitni to klausījos pa mazām trumbiņām, kas ir pie laptopa. Un tas Little Shop of Horrors. Jo es redzēju, skaņa jau nespēja sabojāt to melodisko plūdumu, vai ne? Kas bija, teiksim, šajā te filmā. Mūzika tiešām bija laba. Visi īstenībā bija kārtībā, bet tiešām, lai kas es neesmu mūziku piekritējis, goda vārds. Man patīk vodka, vai ne? Man patīk vodka, vai ne, kā teikt, vai ne? Mēs taču multikulturāli. Jā. Sarunāties, kā mēs tagad. Cik skumīgi aizgāja. Nē, vislieliski. Es vēl tieši gribēju precizēt par šo mūziklu, ka tas ir rock mūzikls, un man jau dikti patikās. Ceļš, ka tā puķe dziedāja tur tā mūzika, un tik briesmīgi skati, bet tajā brīdī skan tik laba mūzika, ka, var pat pabaudīt. Vismaz manā 86. gada versijā. Tātad visi liepainieki var skatīties droši. Un arī, protams, roka cienītāji un nezinu. Kino raidījums Stopkadrs. Jā, sveicieni kino raidījums Stopkadrs. Blues. Ilza Kļaviņa, Diana Sola, Interes Bustolis šoreiz pie mums ciemos. Es neesmu skūjies, piedodiet. Tas nekas? Tas nekas, mēs piedosim. Nezinu, vai mūsu klausītāji. Klausītāji gan, bet vai skatītāji? Tā kā Aigar piefilmē tā labi. Inter. Ņemot vērā, ka mums ir palikušas tikai 15 minūtes, mums noteikti ir jāuzdod kāds interesants jautājums mūsu klausītājiem, lai kāds veiksmīgais, ausīgais varētu tikt arī šajā trešdienā uz sapņiem un kokteļiem ar piedevu, kas ir balva, kas ir ļoti kaut kas garšīgs un gards. Kas? Jā, dzirkstošais vīns un augļu vai siera plate, bet vasaras sezonā pat saldējumu kokteilis. No Itālijas skanēja itāļu dziesma, un es iedomājos, ka tas varētu kaut kāds dzirkstošs, kas fragolīni. Ir kaut kas tāds, ne? Varbūt tas man tāds vasaras dzēriens. Es domāju, ka sapņi varētu mums sadaut pa līpu, ka mēs te piesolām augstākās kvalitātes vīnu. Mēs jau kā ķeroties pie kino lietām, man jautājums, kā ir ar aktieriem, Inter, un vai tev kādreiz nav bijis tāda vēlme kļūt par aktieri? Jāatzīst, ka ir bijusi pieredze, vai ne? Arī šajā te jomā. Es pirmo reizi padalies, lūdzu. Viņa gadu debitēju kino. No. Jā, tas bija ļoti amizanti. Es tēloju viesnīcas īpašnieces brāli. Tā ir ļoti spēcīga loma. Ļoti spēcīga loma. Tur kā, tad ļoti nozīmīgi. Vai grūti bija izturēt kastingu?
Izturēt, sēdēt rindā, pieņemšanā. Bija grūti, jo atlase bija liela un spēcīga, jo tur vajadzēja noskaidrot, kuram aug ūsas un kuram neaug. Un man aug ūsas, par cik man aug ūsas, mani pieņēma uzreiz tajā kastingā. Un, lūk, es biju tāds humoriķis, vai ne? Es baigi humorējos un visam baigi. Lomā arī vajadzēja humoristiķēt? Jā, nē, man vajadzēja tādu vieglu šāržu, vai ne? Es īstenībā biju nopietns, vai ne? Bet, filmā cilvēkiem par mani ir jāsmējas, diemžēl. Tā ir jaunā filma Sapņu komanda. Ražojums, jā. Tas nozīmē, ka mēs to vēl tikai varēsim redzēt. Jā, tad jā. Bet viņi filmēja vasarā, bet iepriekšējā, bet varēs redzēt tikai novembrī, cik es noprotu, man ne. Es jau gaidu to filmu, es jau tur šeit prasu tur Twitteros vai ne tur priekšniecībai. Tas patika, tu gaidīji gan produkta dēļ, gan arī sevis dēļ, ka esi nofilmējies tomēr, jā? Nē, man ļoti interesē, jo kā jau saka, kino pats galvenais ir montāža, ne? Ļoti interesanti, kā tos manas izgājienus vairākus desmitus vai ne, pēc tam paņems un tajā kino sagraisīs, ieliks un pēc tam, ko tad viņi tur izmantos no tā, ko es tur sāku tīrizēt rīģos, dominatīviņos. Ļoti interesanti. Paldies! Jā, tagad kāda ļoti interesanta kompozīcija, ko paklausīsimies tikmēr mēs šo aizraujošo sarunu paturpināsim aizkadrā kinoraidījums Stop kadrs Ilze Kļaviņa, Diana Saule. Tas bija labi. Un mūsu šī raidījuma viesis Inters Busuls. Visi dzird un visi redzes. Turpinājumā Bermana 2 stūris. Labi. Patīk, ja? Normāli. Redziet, meitene patīk džeki. Kinoraidījums Stop kadrs. Kurā tu tā kā, izdarīt to, kā Nē, tas nav. Jā, gribu, bet 9 minūtes, gan jau. Par filmām vēl, par kino. Pēc tam izstāstīšu. Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteili piedāvā kinoraidījums Stop kadrs. Jā, un ņemot vērā, ka laika mums tiešām ir ļoti maz, tad mēs atgriežamies kinoraidījumā Stop kadrs. Ilze Kļaviņa, Diana Saule un mūsu šī raidījuma viesis Inters Busuls. Čau jums visiem. Čau, meitenes, čau. Zin, kā paldies, ka uzaicinājāt vēlreiz. Paldies, ka atnāci, beidzot. Gāja mums grūti, vesels 2 svētdienas bija tagad solīts, vai ne? Es tiešām atvainojos. No visas sirds atvainojos. Jā. Bet, protams, tas jau ir skaists, šīs emocijas ir skaists. Es domāju, ka noteikti klausītājs un skatītājs arī to paņem sev. Bet varbūt tādam nopietnākam klausītājam, kuram gribētos dzirdēt kaut ko konstruktīvu, mēs varam tā nopietnāk parunāt, ņemot vērā, kā pirmais ievads šajam raidījumam. Visas 50 minūtes ir bijušas samzierīgas, tad, ja nopietni runājam. Viņas bija ļoti nopietnas tās minūtes. Bet īstenībā, jā. Turpināt par šo te filmu. Par filmu? Zini, kā filmai atstāsim šo intrigas momentu, lai skatītājs iet uz sapņiem. Bet viņi tiešām nav slikti. Nē, viņi nav protams. slikti, viņi var skatīties. Viņi ir cikos sākās? 7 vakarā. Nāciet ar bērniem, godovās, tas tā rītīgi tās bērnu gabals. Bet pirms nākam ar bērniem paskatāmies tomēr trailerīti, vai tiešām tomēr ar bērniem varam nākt. Un pirms mēs nākam, mēs noteikti vēl ieskatāmies www.svk.lv, lai zinātu, kas ir šī filma. Un tā ir 1986. gadā režisētā Franks Oss un mazais šausmu veikaliņš. Tā kā šajā trešdienā kārtējies kinovakars. Jā, un Inter, tagad jāķerās klāt tavām interesēm. Tu biji stāstījis par ļoti, ļoti daudzām filmām, ko esi redzējis, bet kā ir ar aktieriem? Varbūt gribi minēt kādu izcelu pašmāju, Holivudas, vecāku, jaunāku sievieti, vīrišķi. Pasaki, kas ir tas, kas tev patīk, kas tev uzjautrina vai kas tev aizkustina no aktieru plejādes? Ļoti daudz. Ticu, bet... Daži, kur smīdina, daži, kur ir ļoti nopietni. Es pat tā nevaru nosaukt konkrēti vienu, vai ne? Jo iespējams, es tur kaut kur kļūdīšos. Testa jautājums. Uzvārdos mums ir banāls testa jautājums. Skaira Bredu Pitu vai Johnny Deppu? Nav nekā. Es tieši gribēju Johnny Deppu arī minēt. Gribēju. Pilnīgi nav nekādas problēmas skatīties viņu filmas, jo tiešām tas ir forši. Viņi parasti tēlo tikai izkliedējošos gabalos, vai ne?
Un arī, starp citu, vienreiz Johnny Depp es redzēju kaut kādā mazā lomiņā, kur es sapratu, ka tas ir pat speciāli, ja? Kādā filmā. Bet jā, tiešām man par Bradu Pittu nekādas vispār, vai tev kaut kādā iebildumi, ne? Man iebildumi tikai pozitīvi iebildumi. Man tikai pozitīvi iebildumi, jā. Arī par viņiem, gan par cīņas klubu, gan par, nezinu, par visiem tiem Karību jūras pirātiem, vai ne? Un meitenes, kādas tev patīk kino pasaulē? Varam minēt to pašu Brada Pitta sievu, jā. Anģelīna Jolie. Patīk asās sižetās filmas? Es nezinu, vai patīk asās sižeta filmas. Man patīk, ka forši tēlu. Tad ir principā vienā, tas tāpat kā mūzikā. Ja mūzika laba, tad es varu klausīties kaut vai tur, nezinu, death metal vai kaut kā tam līdzīgi, vai ne? Ja viņi forši tā filma, es viņu arī skatos un varu skatīties sākot no franču vai režisoru režisētajiem un arī franču aktieru piedalījušamajiem aktieriem, gan arī beidzot ar Hollywoodu un nezinu, iespējams, ka Indiju var Bollywoodu var skatīties, teiksim, ja gribās kaut ko tādu smieklīgu foršu skaistu, visu laiku fonā dejo, vai ne? Ja ir tās liderīgs noskaņojums, tad var skatīties arī kaut ko no Bollywoodas. Tu esi izklāstījis pilnīgi iespējamās visas gan kinosfēras, gan arī savas intereses, arī minējis dažus aktierus, un kā ir ar... Latviešu aktieriem. Arī, jā, bet... Gribēju pasīt par režisoriem, bet labi. Kā režisoriem var minēt viennozīmīgi, viens no viņiem ir Tarantino noteikti. Viņa filmas... Savējies. Nezinu... Mēs beidzam, tad jā, pasies, būs jāturpina aizkadrā, neko darīt, Diana Saula. Bet tā jau saka, ka viņa ir stiprais dzimums, vai ne, meitenes? Sievietes ir stiprais. Paldies, meitenes, ka jūs esat. Mēs vēl neatradamies īsi pausīt, un tad gan būs finiša taisna, kurā tad vēl pāris 10 jautājumu tev, Inter. Jā, labi. Kino raidījums Stopkadrs. Bet, Inter, jā, tuvākā vieta, laiks, kur tevi tagad var pataustīt. Un sajust. Ja tagad, ja gribat drausmīgi, tad brauciet uz Kijevu 5. jūnijā, ja nu kad nevar, tā kā sagaidīt, ja? Tur būs ar Aleksa Fokina radio bendu tāds koncertiņš, vai ne? Tur būs tāds disks, disku izdos, kur es iefilmēts, vai ne? Tur ārzemēs. Atkal nopilvējies, atkal Bet tad pēc tam noteikti mēs vasarā iesniegsim vairākas ļoti feinas dziesmas jums. Super! Nevaram viens sagaidīt. Un tā būs tiešām ļoti interesants. Un kas ir jābeidz? Jāniņ, lūdzu. Inter, mēs tev teiksim lielu paldies! Lūdzu. Jā, bet, tu jau saproti, mēs ar tevi neatvadamies. Mēs vēl teikt, ka mēs atvadāmies no mūsu klausītājiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums kinoraidījums Stopkadrs, kas baudāms radio ēterā. Un arī televīzijas ēterā, un tie, kas gribēs mazliet turpinājumu un desertā šo vienu punktu uz i, tas skatās video un klausās, kā Inters mums sniegs mazu akustisko muzikālo performanci. Jā, un www.suk.lv ir sapņu kokteļu mājaslapa, un tiekamies arī šajā trešdienā tur Blauņielā 32. Paldies jums, a little shop of horror. Jā. Tā ir tā performance. Tūliņ būs interviss, un čau, un mums ir jādodās. Vairs tā laika viss labi, jā. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā, vakar gravitācijā, nenoturējā. Ja tu zini, kā tas bija, ļoti grūti mierīgi, bet ja piemirsies, nekas tad aizmirstī. Vakars bija nepārprotams, rīts ir tikpat tieši, saules āķi cieši piekodīs. Tagad pārdzīvojam, ja? Tava rīta kafijā, tava brīvdienā, vakar gravitācijā, nenoturējās. Astāsim saldījām. Tas noticis ar rītu, pārās
smaida veidi acīm priekšā matu šķips nakrīt. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā.